Labdien, Normons Ozoliņš. Jā, pagājušajā naktī bija viens tāds pravietisks sapnis. Redziet, Dievam arī ir kaut kas, ko sacīt. Jā. Man atsūtīja kādu saiti, kur kāds mācītājs pret mani ir uzrakstījis rakstu sakarā ar to, ka es kritizēju tās vīru dienas. Viņš tur nav minējis manu vārdu, un tāpēc es arī viņa vārdu neminēšu, bet Dievs deva par viņu sapni pagājušajā naktī. Tāpēc saku, ka Dievs arī kaut ko saka ar sapņiem un atklāsmēm. Tātad, ko es redzēju? Es redzēju, ka pie manis atnāk kādi ietekmīgi cilvēki, tādi, kuriem ir vara. Un viņi grib būvēt skatuvi, bet viņiem vajadzīga skaņa tai skatuvei. Un viņi meklē skaņu. Un tagad viņi atnāk pie manis, un man arī tur ir tāda skaņu sistēma. Viņi saka, varbūt tavējo ņemsim. Es tā skatos, nē, man ir pilnīgi atšķirīga tā skaņa sistēma. Pilnīgi savādāk nekā tas standarts. Un es viņiem saku, bet tur ir viens brālis, viens cits, kuru es zinu, kuram ir ideāla skaņa sistēma. Un pēkšņi es atrodos tā brāļa dzīvoklī. Un es tagad skatos, kad viņam ir tiešām, viņš ir uztaisījis tik ideāli to skaņu, tik dzidru, tik skaidru, tik tīru, kā nevienam. Un es domāju, un pēkšņi sapraujos, jo es saprotu, ka tas cilvēks, tas brālis, ir samainījis to ideālo skaņu pret standarta skaņu. Viņam tā bija kādreiz, bet tagad vairs nav, jo viņš tur ir iemainījis pret standarta, tādi kādi tūkstošiem visapkārt. Un es tāda, vīlies bišķi, es saprotu, ka viņi arī pie viņa neko neatradīs. Jo viņam nav vairs tā ideālā skaņa, nav. Un es sapratu vienu lietu, redz, tā kā es pamodos, es atcerējos to mācītāju, kurš pret mani to rakstu ir uzrakstījis. Un es atcerējos, ka es pirms daudziem gadiem biju viņa mājās. Viņš man aicināja savā draudzē 2 reizes pat kalpot. Es tur sludināju vārdu. Un es atceros, ka vienreiz viņš man uzaicināja pie sevis uz mājām. Un brīnišķīgs brālis tiešām, ļoti svētīgs brālis bija. Un viņam bija tāda dedzība pēc Dieva, es atceros, viņam bija tāda dzīvoklīts, un tur bērni skraidīja, un viņam nebija, kur lūgt Dievu tajā dzīvoklītī. Un viņš taču uzbūvēja tādu atsevišķu, tā kā būri, bet tādu būdu savā istabā tajā dzīvoklītī, kur nolikt tur bija galds, un kur bībele lasīt, kur noslēgties no bērniem, jā, no ģimene, no pāriem, tāda kā angliski sauc prayer closet, tāds lūkšana kambars. Jā, un viņš to bija uzbūvējis, viņam bija tādas labas pēc Dieva. Un es saprotu to tā, ka tā ir tā ideālā skaņu sistēma, kāda nav nevienam. Tas arī to nozīmē. Jā. Bet viņš to ir iemainījis. Viņš to ir iemainījis pret to, kā ir visiem. Pret standartu, pret kristīgo standartu. Saprot? Šī ir pat treba, ja krieviski. Tas plašs māsu patēriņam, ja. Bet redzi, Dievs meklē to vienu, ja, kurš ir pēc Dieva sirdsceļa. Māsu, tā kā ir visiem. Man vajag savu sektīti, savu draudzīti, man vajag savu fanu loku tur.
kuri fanos pa mani jebkurā situācijā, par jebko, ko es teikšu, jebko. Jā, nu tā ir mums, piemēram, mācītājs var sacīt, da jebko. Viņam vienalga tur liks sirsniņas un āmen, brāli, mīļais, tu esi vislabākais. Vienalga, ko arī tu saki, tu esi vislabākais, vai ne? Un nav svarīgi tik daudz, ko tu dari. Mēs par tevi. Es jau kādreiz teicu, ja mācītājs pēkšņi varētu Korānu sākt lasīt no kanceles, dažās draudzēs arī to nepamanītu, jā, tā būtu. Un saprotiet, viņš ir iemainījis to izcilo skaņu pret standarta skaņu, pret to, kā ir visiem. Es redzēju to skaņu, ko viņš ir iemainījis. Un viss, un nav vairs tas, nav. Bet man bija tā skaņu sistēma pilnīgi savādāka nekā citiem. Es sapratu, ka man uz tās skatuves manas sistēma neiederās nekur. Ir dažādi aicinājumi, ka tu neiederties, tu iederties vienīgi Dievam. Tur tu iederties. Bet nekur šeit, šajā konfesionālajā sistēmā tu neiederties. Kāpēc? Tāpēc, ka tu runā no Dieva, redz. Tā ir. Un redzi, žēl tā brāļa, jo viņam bija tā izcilā skaņa. Bet kā tas ir, ka mēs iemainam pret kristīgo standartu? Mums vajag to savu sektīti, redzi. Bet Dievs meklē to, kuram vajag viņu. Nevis savu sektīti cels, kurš cels to viņa valstību, redzi. Kurš runās no viņa jebkādos un jebkuros apstākļos. Un jebko, ko Dievs teiks, to viņš runās. Jebko. Jā. Un jebko, ko Dievs liks, to viņš darīs. Jā, kurš rūpējas par to tīrību, redz, par to garīgo tīrību. To Dievs meklē. Tāds sapnis bija. Tā kā, Dievam ir ko teikt vienmēr. Paldies, ka klausījāties, lai Dievs svētī visu labu. Atā.